Dāmas un kungi, Rīga TV24 raidījums Rāmpas uguns. Jūs ekrānā šeit mums būs ļoti interesanti pārēšana. Pie mums ciemos ir pašdziedināšanas speciālists Oļegs Demīdovs. Sveicināti! Sveicināti! Sveiki! Mums šodien ļoti daudz jautājumu. Mēs parunāsim par to, kāpēc tieši 40 gadi ir tāda vecuma krīze, kas arī mainīja jūsu dzīvi. Parunāsim par sistēmu, kas valda pasaulē, par ko mēs pirms raidījuma nedaudz parunājam. Parunāsim par mīlestību un bailēm, parunāsim par to, kāpēc ir svarīgi sekot visam, kas ienāk cilvēkā iekšā caur acīm, ausīm un arī pa muti. Kas īsti ir pašdziedināšanas speciālists? Kā tas notiek? Kā var sev dziedināt pats? Manu praksi var nosaukt pašizziņas un pašdziedināšanas praksi. Tātad dziedināšanas efekts tiek panākts caur pašizziņu un apziņas atmodu. Kā tas notiek? Piemēram, man šeit ir tāds citāts no 12. gada, jūs citāts jau bērnībā man piemita spēja ar roku pieskārienu noņemt sāpes, vismaz uz sevi pašu šī metode darbojās garantēti, un es to parasti izmantoju, kad man sāpē vēders vai galva. Kā tas īsti, pieņemsim, ka es tam neticu. Ja? Es esmu parastais vidējais cilvēks, man liekas, kas ir roka? Roka ir tāds gaļas gabals ar kauliem, 36,6 grādi silts. Kā kaut kur viņu pieliekot, var kaut ko izārstēt. Caur rokām plūst enerģija. Ja? Teiksim, ir visādas prakses, kad dziedina ar roku uzlikšanu. Piemēram, reiki, vēl kaut kādas prakses pastāv. Man bērnībā bija tas, es vienkārši piefiksēju, ka tad, kad piemēram, man sāp vēders, es pielikšu roku, man vienkārši bija tāda sajūta, ka būs labi. Tātad apzināti, neapzināti es tam ticēju. Es pieliku roku, sāpes pārgāja. Vienu reizi, otru reizi. Ja tas atkārtojas, tad tas kļūst jau par kaut kādu sistēmu un zināšanu, ka tas darbojas. Ja jūs pieliktu nevis roku, bet termoforu, piemēram, ar 40 grādus siltu ūdeni pie vēdera, Nē, esmu mēģinājis. Es domāju, kā tas īsti reāli ir iespējams? Kas notiek? Tiksim, sāpes tātad tiek kairināts nervs. Ko tā enerģija, kas plūst caur roku, ko viņa dara? Kā tas notiek? Enerģija noņem cēloni sāpēm. Tātad jebkurai sāpei, respektīvi nerviem, kuri tā kā, ir tie nervu gali, kas izraisa sāpi, ja? Un dod signālu smadzenēm, ka tur sāp. Aiz tiem nerviem stāv kaut kāds cēlonis, un tas ir enerģētiskajā plānā, ēteriskajā plānā, teiksim, vai astrālajā. Enerģija, kas plūst caur rokām, viņa arī pieder šiem plāniem. Tātad cilvēkam ir smalkie ķermeņi, ēteriskais, astrālais, mentālais un tā tālāk. Lūk, tad, kad mēs laižam šo enerģiju uz to sāpju vietu, tad šī enerģija var iedarboties uz cēloni un uz kādu laiku to cēloni tā kā mierināt. Kāpēc vispār cilvēkiem sāp? Ja mēs neņemsim zobu sāpes, caurus zobus, vai ne? Tam īsti nebūs sakars ar kaut kādiem smalkiem astrāliem. Bet vispār sāpes kā tādas, piemēram, cilvēkiem gados, 90% Latvijā sūdzās par muguras sāpēm. Jā. Kas tas ir? Tātad pastāv cēloņu un sēku likums. Ja? Visam ir savs cēlonis. Es to saucu par darbības kompleksu.
Mēs radām savu realitāti, izmantojot vairākus faktorus. Un tie ir ticība, domāšana, tātad domas, tad vārdi, ko mēs sakam, emocijas, jūtas, vēlmes un praktiska rīcība fiziskajā līmenī. Tas ir darbības komplekss, kas rada mūsu realitāti, mūsu tagadni un nākotni. Lūk, katra doma rada sekas, katra jūta, emocija, un, protams, fiziskā rīcība rada sekas. Un tāpēc, it īpaši gados cilvēkiem uzkrājas visādas sekas, kas bija nepareizi domāts, nepareizi runāts, slikta rīcība. Tas viss uzkrājas. Tas viss uzkrājas ar smagām tādām enerģijām, ar zemo vibrāciju enerģijām, ar negatīvajām enerģijām. Un tas uzkrājas smalkajos ķermeņos. Un tad, kad smalkajos ķermeņos jau pārāk daudz tās negatīvās enerģijas, viņas sablīvējas līdz fiziskajam līmenim. Un tad ķermenis sāk sāpēt. Tad rodas slimības fiziskajam ķermenim. Jūs tikko teicāt, nepareizi domāja, nepareizi runāja. Ko nozīmē pareizi domāt? Pareizi runāt, pareizi uzvesties mūsu sabiedrībā. Teiksim tā, pozitīvi. Tas ir vissaprotamākais vārds, laikam, šajā situācijā. Pozitīvi domāt, runāt, uzvesties. Bet šī pozitīvisma kampaņa īstenībā nāk no Amerikas. Viņa sākās Latvijā kāds 10 gadus atpakaļ, ka jābūt vienmēr pozitīvam, ka jūs skrieties spoguļus, smaidīt pašam sev no rīta, un tad visu dienu izdosies. Bet ir jaunākie pētījumi pasaulē, kurus arī nezinu, kurš ir pasūtījis, kad īsti veselīgi tas nav, ka cilvēkam tagad ir bēdīgi, viņam ir jābūt bēdīgam, kad viņam ir priecīgs, viņam ir jābūt priecīgam, un tad, kad viņš redz kaut ko pozitīvu, tad tas ir pozitīvi, bet ja kaut kas notiek negatīvs, tad vajag arī adekvāti uz to reaģēt. Ko jūs par to domājat? Visam ir galējības. Es domāju, ka jābūt realistam un jāuztver realitāti tādu, kāda viņa ir. Bet nav jāpieļauj negatīvo domāšanu. Tad, kad mums ir izvēle, mēs varam izvēlēties savas domas. Negatīva domāšana jebkurā gadījumā mums nepalīdz. Ja? Pozitīva domāšana, tāda, ja teiksim, mēs runājam par tiem pozitīvistiem, kā jūs teicāt, viņa stimulē tādu bezatbildību, es teikšu godīgi. Bet jābūt realistam un pozitīvi jāuztver šī pasaule. Tātad, ar tādu domu, ka mēs varam izdarīt tā, lai ir labi. Nevis tā, ka viss būs, gan jau viss būs labi. Mēs varam izdarīt tā, lai viss ir labi. Šī realitātes izkropļošana savās interesēs, respektīvi, ka jebkura situācija ir super pozitīva un tā. Es arī Latvijā šoubiznesā vairākas tās cilvēks pazīstu. Viņās pazīstu, viņi ar laiku tik un tā visu sajūt prātā, jo tomēr, ir kaut kāda objektīvā realitāte. Jā, tieši tā.
Okay. Man šeit ir citāts arī no 2012. gada. Nosvinēja 40. dzimšanas dienu kritisko vecumu vīriešu mūžā. Secināja, ka datorspeciālistu karjerā esmu sasniedzis līmeni, kad man vairs nav interesanti, nav uz ko tiekties, kas nonāca strupceļā. Sapratu, man ir jāplīdz pašam sev un garīgi jāattīstās, atceroties un pilnveidojot zināšanas, kuras vienmēr ir bijušas manī. Nu jā, vienkārši es nonācu tādā situācijā, kad viss bija apnicis. Un vajadzēja kaut ko jaunu. Un man vienmēr bija tāda interese pret tādām tēmām, kuras iziet ārpus ikdienības, ārpus pieņemtajiem, kaut kādām pieņemtajām dogmām. Un tad es vienkārši domāju tajā virzienā. Mēs pievilkam visu, ko mēs vēlamies. Es tā domāju, ja? Un es to zinu jau tagad. Un man parādījās iespējas tieši šajā virzienā attīstīties. Jā, tur bija viens dziednieks, kurš man, teiksim, es biju pie viņa uz tādiem kursiem aizgājis, paskatījos, kā izskatās dziednieks, ko viņš dara, kā viņš dara. Tad bija reiki skola, tur es arī pētīju, kas ir reiki, un tur es sāku strādāt arī praktiski. Tāds bija tas ceļš, kas pavērās man priekšā, un es nonācu līdz šai dienai pa šo ceļu. Jā, parunāsim par to. Mēs jau Grimēta vēl lejā runājām pirms pārējais par šo te pievilkšanu. Jā. Ir tātad 2007. gadā pasauli pāršālusi šī te filma par The Secret. Jā. Un tās filmas pamatā, es to latviski tulkoju noslēpumus, filmas pamatā ir tas, ka cilvēks ir staigājošs magnēts, un pilnīgi viss, kas ir viņa dzīvē, viņš ir pats pievilcis visu ar savām domām. Un tad ir otra nometne, kas saka, tās ir pilnīgās muļķības, ka pasaulē ir miljoniem cilvēku par to tik vien sapņo, kā kļūt bagātiem, kā uztaisīt biznesu, bet kā mēs zinām, tad vairāk kā 80% no uzņēmumiem neizdodas. Jā. Ja? Kaut arī ļoti domāja, ka viss būs un tā, kāpēc kāda ir jūsu dzīves pieredze? Kāpēc jūs domājat, ka šis te pievilkšanās likums tiešām darbojās? Teiksim, ir zināms fakts, ka bērnībā, teiksim, tad, kad bērns sapņo, viņam šis sapnis parasti piepildās, jo viņš nav ierobežots. Viņš sapņo vienkārši tāpēc, ka viņš tā ir iedomājies un viņam tā patīk, un viņš spēj ielikt šajā sapnī savas sajūtas. Tātad bērnam tas piepildās, bērnam darbojas. Ja cilvēki būtu tādi kā bērni, viņam viss būtu piepildījies, bet bērns jau nevēlas būt bagāts. Viņam nav vajadzīga ne nauda, ne slava, ne vara, ne citas kaut kādas tādas lietas. Ja? Kā es secināju, ka piepildās un pievelk tās vairāk pozitīvas lietas, ja, kuras mēs gribam sev. Tad, kad mēs neesam pārāk egoistiski. Var piepildīties arī negatīvas lietas. Tad, kad cilvēks kaut kā baidās, piemēram, tad tās bailes var realizēties praksē. Un tas viss notiek rezonanses dēļ, jo pastāv tāda kā frekvence, vibrācija, viss vibrē, visa matērija vibrē. Domai ir vibrācija, emocijām ir vibrācija. Un līdzīgais pievilkas līdzīgajam. Tātad līdzīgi vibrējošas lietas pievilkās. Ja cilvēks no kaut kā baidās, tad viņš pievilk šo te savu baiļu objektu. Tāpēc, ka tur sakrīt vibrācijas. Tāpat, ja cilvēks domā, ka viņš grib vienkārši būt laimīgs, tad viņš sāk izstarot laimes vibrāciju, ja viņš jau spēj
tā justies. Un tad šī vibrācija sāk pievilkt arī situācijas vai vienkārši kaut kādu ceļu izveido, lai viņš kļūtu laimīgāks. Kā jūs domājat, es aizskatu skatījos filmu Pasažieris, ja nemaldos, televīziju, kur taksistam, viņš, kā saucās, saules sargs, ja? Un viņam tur tāda kartiņa, kur Maldīvu salu bildīti. Ja cilvēks visu laiku skatās uz tādu kartiņu katru dienu, kur ir salas, Maldīvu salas, uz Maldīvu salām aizbraukt maksā apmēram kāds 1000 eiro tur atpakaļ. Varbūt 1000 vai, jāsaka, mums vajag 2000 eiro liekus, jā. Tikai no tā, ka mēs skatāmies uz to bildīti un visu laiku viņi ir acu priekšā, mēs varam kaut kādā veidā nokļūt tajās Maldīvu salās, bet tomēr kaut kā būs jāsakrāt tā nav. Ja mēs esam tādā eksistences līmenī, ka tas ir iespējams materiālajā plānā, tad jā. Bet ja neesmu tādā materiālā... Tad tas nav iespējams. Bet varbūt, tu teici tas jautājums, kā mēs varam, vai šis pielikšanās likums tiešām strādā. Ja, piemēram, ja puisis guļ gultā, un viņš ir piestiprinājis sevi uz gultas tādu bildīti, kur tāda gaišmataina sieviete ar zilām acīm un diviem gaišmatainiem bērniem stāv, un viņš ļoti grib ģimeni. Kur viņš viņu dabūs vienkārši? Tikai tad, bet viņš par to domā, pieņemsim, ka katru vakaru pirms aizmigšanas. Viņš skatās. Pilnīgi iespējams, ka tas realizēsies. Kā? Brīnumainā kārtā. Jā, vibrācija, viņš izstaro savu vibrāciju visumā, visums atbild. Un ja tas ir iespējams fiziski, tad tas var realizēties. Jūs pieminējāt tikko vārdu brīnums. Jūs esat savā dzīvē redzējis brīnums? Esmu. Pastāstiet. Piemēram, es biju Indijā. Tur dzīvo Indijas tāds svētais Saķja Sai Baba. Tagad jau viņš ir viņa pasaulē, bet es tur biju tad, kad viņš vēl bija dzīvs. Un es redzēju, kā viņš materializē priekšmetus. Citi saka, ka tie ir triki. Nekādus trikus es tur neredzēju. Tur vienkārši bija tīra tāda materializācija, ka viņš tā roku dara un viņam te parādās tāda zelta ķēdīte. Tur, kāda tur triki var būt? Labi, varbūt tie ir triki, varbūt. Bet es turēju savās rokās priekšmetu, kurš pats rada matēriju. Tas bija tāds, neliels, kā monēta apmēram tāds ar Sai Babas seju, kā to nosaukt pareizi, es nezinu. Un viņš tā kā rada tādu kā medus substanci. Kad man uzlika viņu uz plauksta, man plauksts piepildījās 2-3 sekundžu laikā pilns ar šo medus substanci.
Nu, tā tad materializācijas brīnums pastāv. Ja? To es varu vismaz sev apliecināt. Es pirms redzējuma jums teicu, ka tagad nāk visu rudens. Un es dzīvoklī, kurā es dzīvoju 2,5 gadus, man pēdējo 2 nedēļu laikā man tā kā iet elpa ciet kaut kāds kā uz astmu velk. Un jūs man teicāt, ka visdrīzāk es kaut ko nevaru pieņemt, kad alerģija, pastāstiet sīkāk to, es domāju, ka daudziem cilvēkiem tādas problēmas. Alerģijas, astmas un tādā garā. Nu, laikam tas ir katram individuāli un jāskatās tā smalkāk, sīkāk, tas, ko es daru dziedināšanas seansos. Bet, nu, kopumā ņemot, jā, tā varētu būt nepieņemšana. Tātad es kaut ko nevaru pieņemt šajā pasaulē, un tāpēc alerģija. Ar visādiem cēloņiem tas varētu būt saistīts. Dažādiem cēloņiem. Bet kā es domāju, ir kaut kur cilvēks, kurš var šī pasaulē pilnīgi visu pieņemt? Tad jau visiem būtu jāstaigā ar alerģijām. Nu, varbūt, ka ir. Jūs varat visu pieņemt šī pasaulē? Nu, es domāju, ka var. Es domāju, nu, man vismaz nenāk prātā nekas tāds, ko es nevaru pieņemt. Nu, pieņemt nenozīmē piedalīties. Ja? Pieņemt, tas nozīmē vienkārši redzēt patiesību tādu, kāda tā ir, un zināt, ka tas pastāv. Jā, tas pastāv, bet neizpaust nekādus spriedelējumus par to. Vienkārši, ja tas attiecas uz mani, tad es pieņemu lēmumu, vai man tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, un viss. Un ko, piemēram, darīt tādam puisim kā man, kuram tagad pirmā astmas stadija no mitruma, pieņemsim, es pat nezinu no kā, jo man tī dzīvoklī nav mainījies nekas, reāli 2,5 gadus ir jaunas matrices, jauna gultas, veļas, pilveni, viss tur ir tīrs un tā. Kas man pēkšņi noticis, ko es pēkšņi nevaru pieņemt? Es tiešām, man nav nekas tāds parādījies tāds dzīvē, ko es nezinu. Kāds kaimiņš vai nu nekas tam. Nu, jāskatās visu dzīvi. Tur... Visu dzīvi tur, nu, piedodiet, nu, par aibo. Jāskatās konkrēti. To es tā uzreiz nepatīk. Un tagad es aizēju pie pulmonologa, piemēram, nu, pie plaušu speciālista. Viņš man saka, ka astma tas ir, kad ir kaut kāds konkrēts ierosinājums, uz ko reaģē bronhi. Kādam tā ir pelējuma sēne, kādam tas ir mitrums, vēl kādam tas ir kaut kāda tur vēl smarža vai garša. Tas daudz vienkāršāk viss patiesībā. Nu, es mēģinājums neesmu, tā kā nevaru komentēt, ko sakāms.
Kā jums pašam ir ar veselību? Jums vispār kaut kas kaiš, pašdziedināšanās speciālists kādreiz dzīvē vispār par kaut ko sūdzās? Nu, patreiz man nav nekādas slimības, es esmu praktiski vesels. Pilnīgi vesels? Jā. Rādījums skatās daudz cilvēku, un šeit piekdienas rādījumi ir īpaši iecienīti mums. Piemēram, cilvēks, viņš dzīvo savu dzīvīti, viņam ir bērni, mazbērni, darāmās lietas, pienākumi, biznesa, tikšanās, tas kaut ko pēd, kaut kad nepēd, citreiz sanāk 9 stundas miega, citreiz 5, nu skaidrs, ka sāp muguru, tas, ko darīt cilvēkiem, mūsu skatītājiem, lai viņi būtu veseli. Nu, Bet ņemot vērā, es atvainojos to, ka tomēr ir lietas, kas ir jāizdara. Jā. Tas ir jāizdara, viņi nevar atteikties no visa, un sākt dzīvot askēzē, nodoties, apcerei, un piekopt absolūti, tādu garīgu dzīvesveidu. Nu, galības nav vajadzīgas. Es jau arī dzīvoju parastu dzīvesveidu, ja? un daru darbus, kas jādara. Vienkārši vajag veltīt laiku uz sev. Nu, vismaz sākt to darīt. Pirmais, vajag uzņemties atbildību par visu, kas notiek manā dzīvē, jūsu dzīvē. Katram pašam atbildību jāuzņemās, ka mēs esam atbildīgi par visu, kas notiek mūsu dzīvē. Ko tas nozīmē uzņemties atbildību par to, kas notiek mūsu dzīvē? Par to mēs, protams, redzējām otrās daļas sākumā. Šodien pie mums ciemos pašdziedināšanas speciālists Oļegs Demīdovs, dāmas un kungi, pēc Evanas pauzes turpiniet skatīties mūsu redzējumu, būs interesanti. Dāmas un kungi, rāms uguns jūsu ekrānošiem pie mums ciemos pašizdziedināšanas speciālists Oļegs Demīdovs. Sveicināti vēlreiz. Sveiki. Jā, un mēs redzējām pirmo daļu noslēdzām ar jūsu tēzi par to, ka ir svarīgi uzņemties atbildību pilnīgi par visu, kas notiek mūsu dzīvē. Jā. Ko tas īsti nozīmē? Tas īsti nozīmē to, ka mēs paši radam savu realitāti, kā es jau teicu. Un tāpēc jāuzņemās atbildību. Protams, ir faktori, kurus mēs nevaram mainīt, un ir tā saucamā sistēma, kurā mēs dzīvojam. Un šī sistēma ir atbildīga par kopējo lietu situāciju. Bet tomēr par savu dzīvi tādu, kāda viņa ir, mēs esam atbildīgi mēs paši par to savu dzīvi, savu daļu no kopējas situācijas. Un mēs varam šo situāciju labot vai pasliktināt. Un mēs to darām paši, pielietojot, kā es to nosaucu, darbības kompleksu. Ja? Tātad domas, vārdi, emocijas, jūtas, darbi. Šis komplekss darbojas pastāvīgi katru mirkli. Un, ja mums sevi šķiet, ka kāds cits ir pie vainas mūsu problēmās, tad pirmais jautājums, ko jāuzdod sev, ko es esmu izdarījis, lai tas būtu savādāk. Labi, sāksim ar domām. Ja? Es skatījos Jānis Černigorskijas lekciju YouTube, tā ir tāda slavena krievu zinātniece, kas pēta smadzenes jau 65 gadus. Un viņi saka, ka principā bilde paliek aizvien tumšāka par smadzenēm kā tādām, par smadzeņu darbību. Un no kurienes nāk domas, ar nevienam nav skaidrs. Nu, piemēram, es šodien pirms mūsu pārējais gribēju bišķi pagulēt mājās. Apguļos. Un sāk domāt kaut kā, nevis man liekas, ka es sāku domāt, bet es nesāku domāt, bet man sāk nākt kaut kādas mistiskas domas par kaut kādu vārda dienu, kaut kādu, kas man vispār īstenībā neuztrauc. Vienkārši, kā kontrolēt domas, ko darīt ar domām? Neviens negrib neko sliktu domāt, vai ne? Visi grib, lai viņiem ir labas domas. No kurienes nāk sliktās domas? Kas tas tāds ir? Ko ar to iesāk? Nu, redziet, mums ir prāts, kurš ir uztvērējis. Mums ir tā fiziskā smadzeņu struktūra. Mēs esam uztvērēji. Mēs uztveram vibrācijas no ētera. Nepavēlti saka, ka idejas lidinās ēterī. Ja? Tātad
mēs uztveram, mēs sajūtam. Pastāv tā saucamā morfiskā rezonanse. Zinātniski tas ir pierādīts. Šos zinātniekus tā nepublicē. Viņi ir entuziasti, bet viņi to pierādīja. Ezoterikā to sauc par egregoriem, kolektīvo apziņu, kura tā kā pārvalda katru individuālu apziņu. Un tas, kas vibrē līdzi kādam egregoram, tas saņem arī informāciju no tā. Lūk. Un ir apziņa katram piemitošā būtiska daļa. Jā, tā tad ir, cilvēks vispār ir garīga būtne. Katram cilvēkam ir garīgā daba, un to var saukt par apziņu, par es, par to es, kas dzīvo šajā fiziskajā apvalkā, kas ir fiziskais ķermenis. Ja? Jo cilvēciskais es ir mirstīgs, bet garīgais es ir nemirstīgs. Tad lūk, cīnās visu laiku tas prāts ar garīgo dabu cilvēkam. Un no kurienes tad nāk domas? Gan no ēterā, gan arī nāk kaut kādas idejas, uzmudinājumi no cilvēka garīgās dabas. To vēl sauc par sirdsapziņu. Bet kā kontrolēt domas? Viņas, nāc cilvēki teikt, piezvan viens otram, saka, čau, klausies, es gribēju teikt parunāt, man te visādas stulbas domas nāk galvā. Viņš negrib tās domas. Tas ir ilgstošs process. Ja jau cilvēks grib iemācīties kontrolēt domas, tad viņam jāpievēršas kaut kādai garīgai praksei. Ko darīt? Ko iesaka Oļegs Demīdovs? To arī iesaku. Pievērsties kaut kādai garīgai praksei. Katrs lai meklē pats, jo prakšu ir daudz. Ko varētu ieteikt jūs? Kaut vai sākt meditēt. Meditēt ir ļoti vienkārši. Tas ir tāds stāvoklis starp nomodu un miegu. Meditācijas stāvoklis. Un tad, kad cilvēks vienkārši sēž transportā, piemēram, un skatās vienā punktā, viņš jau meditē. Viņš neredz, kas notiek apkārt, bet viņš kaut kur savā nodarbā tur par kaut ko domā. Un šajā stāvoklī parasti nāk kaut kādas domas, idejas, kuras var palīdzēt risināt kaut kādu problēmu. Meditācija arī stāvs. Vajag atslābināties, vajag atraisīties no tām problēmām, un tad varbūt ieraudzīt problēmas risinājumu. Teiksim tā, mēs nevaram atrisināt problēmu tajā līmenī, kurā šī problēma tika radīta. Bet mēs varam, ja mēs ceļam savu apzināšanu līmeni, tad mēs varam ieraudzīt risinājumu. Tas ir kā labirintā. Jūs varat iedomāties labirintu, un jūs tur staigājat, nevarat atrast izēju. Bet, ja jūs pacelsiet savu apziņu virs labirinta, tad jūs varat ieraudzīt, tur ir izēja, un tur ir ceļš. Piemēram, vērojot to, kā Latvijā uz ielām sarodās augļotāji, aizdevēju, dažādi kantori, skaidrs, ka tas labirints, kurā ir iekļuvuši lielākā daļa Latvijas valsts iedzīvotāju, ir finansiāls problēmas. Neredz izēju cilvēku. Alga tāda, izdevumi lielāki, nezinu, kā savilkt galus. Kā tam labirintam pacelties pāri? Tas ir grūti. Jo, ja jau jūs tur esat, tad jums kaut kā vajag šo lietu kārtot materiālajā plānā. Es varu ieteikt neiesaistīties kreditos. Tas ir vislabākais ceļš, jo šī sistēma ir nežēlīga. Un galvenais, ka nav tā, es diezgan daudz stāstu esmu dzirdējis braukāt uz riņķī pa Latviju, ka varētu likties, ka cilvēki grib vairāk tērēt nekā nopelna, un ka šeit ir tā problēma. Bet cilvēkiem daudz ir arī problēmas tāda, kur ir vienkārši tiešām elementārām, normālām lietām nesanāk, un tad mēs runājam par to, ko darīt ar šo materiālo plāksni. Daudz varbūt tiešām vispār pāriet uz naturālo saimniecību Latvijā, audzēt pašiem kartupelīšu, guļus, tomātus un tādā veidā kaut kā izdzīvot. Jā, kāpēc gan ne? Jā.
Jā, ziniet, jūsu mājaslapā ir interesanti. Vienīgais, ko es iedomājos, ka bet tas tāds joks, ja, ka gurķis un kartupeļus jau var novākt, bet cūka uzreiz ir jākauj. Nevar tikai vienu kāju, otru, trešo, ceturto. Tad jāsaka, bet tas tā. Jūs mājaslapā rakstīts, ka cilvēki pirms griežās un jūs konsultējat konkrēti par kosmiskiem likumiem, par padziļināto izpratni par procesiem pasaulē un sabiedrībā, kā arī iemācīties pielietot bezgalīgo dzīves enerģiju. Varbūt tas sāksim pēc kārtas par kosmiskiem likumiem. Es arī esmu dzirdējis to, ka šī pasaulē valda kaut kādi kosmiskie likumi. Kas tas īsti ir? Nu, tie ir likumi, kas darbojas, teiksim, visur. Ja? Ja runājam par likumiem, tad mums vajadzētu arī sākt šo sarunu par pirmavotu. Ja? Ka pastāv kaut kāds pirmavots, kas visu ir radījis un kam pieder visi šie likumi. Tātad radītais, sauciet to kā vēlaties, citi to sauc par Dievu. Es to saucu par visaugstāko radītāju. Lūk. Un pirmais likums, kas tika izpausts, tas ir brīvības likums. Tātad brīvās gribas likums. Lūk. Mēs varam vienmēr skatoties uz to, kas notiek, secināt, vai šīs likums tiek ievērots. Jo mums ir brīvība, mēs esam brīvas būtnes. Un ja mūs ierobežo, tad šis likums tiek pārkāpts. Tas, kas notiek šeit, teiksim, ar finansiālo sistēmu, tas ir naturālais ierobežojums. Kā es domāju, cilvēks var tikt galā ar brīvību? Brīvība nav ļoti liels izaicinājums cilvēka dabai. Nedod cilvēkam pilnīgi brīvību. Atkarībā no tā, kas pa cilvēku, kā viņš ir audzināts un tā tālāk. Bet, ja ir adekvāts, normāls cilvēks, tad viņš tiks galā. Jā, jo tāda... Es tādu pilnīgi, vienmēr domāju, ja mēs pievelkam šeit arī reliģiju nedaudz klāt, ja, ka Dievs cilvēkiem to brīvo izvēli, ja. Bieži kaut vai sākumā eposā par Ādamu un Ievu Bībelē, ja, ka no visiem kokiem jūs varat ņemt, tikai no šī neņemiet, ja. Jūs esat dzirdējuši šo stāstu? Jā, šo stāstu es esmu. Un, protams, kādams paņem tieši no tā, no kura nedrīkst. Un tad es tā dienā domāju, bet Dievs taču zināja, ka tas Ādams ielidos. Tas ir pats, kas mazam bērnam nolikt 10 šokolādītes un 11 to nolikt čupa-čups. Tikai šito, nekādā gadījumā. Principā Ādamam bija brīvā izvēle, ko darīt šādā situācijā. Labi, tur vēl piedalījās tāda personāža kā Čūska un sieviete, kuras mēs te neiepīsim iekšā, bet principā cilvēks kā radījums ir tāds, kuram iedodot pilnīgi absolūtu brīvību, viss beidzās ar to, ka jānosvilina Sodoma un Gomora beigās. Ka nav faktiski nekādu rāmju, nekā nav, dari ko gribi. Tas ir reliģisks stāsts, tam es neīpaši ticu. Vienkārši ir jautājums, pa kuru Dievu iet runa. Ja? Tātad, tas noteikti nav ne pirmā vots, ne arī pirmā vota kaut kāds atzarums. Acīm redzot, runa iet par tiem, kas sludina sevi par dieviem, bet manipulē ar cilvēkiem.
sakiet, lūdzu, kas pēc jūsu domām būs pēc nāves? Reliģija saka, būs dzīve pēc nāves. Kā reinkarnācijas teorijas piekritējs saka, mēs reinkarnēsimies vien augstākā būtnē vai zemākā. Šajā sistēmā tā ir, ja, kamēr šī sistēma nav mainījusies. Būs nākamā dzīve, pēc fiziskā ķermeņa nāves dvēsele tad nokļūst astrālajā plānā, kur viņa gaida nākamo reinkarnāciju. Tad viņa sastāda kopā ar tiem, kas tur pārvalda šo sistēmu, sastāda jaunu dzīves plānu un iemiesojas. Tas nozīmē, ka plāns tiek sastādīts pirms dzīves. Jā. Tas nozīmē, ka mums ir liktenis nolikts. Jā, ir. Ir liktenis vai to sauc par karmu. Kā tad visam jēga? Ja viss zināms, kā būs. Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Tad mums jārunā par sistēmu. No vienas puses tas atbrīvo. Tas noņem jebkuru atbildību. Pieņemsim, gribējās, puisim piedzerties un, neatnāk 10 dienas uz darbu. Viņš ir tāds man liktenis, jūs saprotiet. Tas tā tas ir attaisnojums. Ļoti labs. Es jau neko, man liktenis tāds. Labi. Ideja ir tāda. Ja cilvēks dzīvo autopilotā, tā kā pa pusmiegu, tad viņš plūst pa savu likteni, kā pa filmu. Filmu skatās, kā miegā, arī miegā tas pats notiek. Miegā viss notiek, vienkārši dzīve notiek, notikumi notiek, mēs to nekontrolējam. Ja cilvēks sāk modināt savu apziņu, sāk uzdot būtiskus jautājumus un meklēt atbildes, tad viņš var savu likteni ņemt savās rokās un to mainīt un veidot tā, ka viņš vēlas. Esot šeit, neskatoties uz to, kas tur bija tajā astrālajā plānā uzrakstīts. Jā, mēs varam nedaudz atgriezties pie tā, ko mēs runājam par to pievilkšanas spēku, ka vīrietis grib ģimeni, un viņš grib blondīni, zilām acīm, piemēram, un tā, teorētiski, brīnumainā kārtā viņam tas var notikt, notiek. Bet tie cilvēki, piemēram, kas netic šim te pievilkšanās likumam, viņi saka pagaidiet, viņam sākumā būs normāli jāizskatās. Tam vīrietim visdrīzāk viņam būs jāspēj šī ģimene uzturēt, tātad viņam vajadzēs darbu. Viņam vajadzēs kaut kur viņus satikt. Beigās tam satikt tādu, kas arī grib ģimeni. Bet vēl nav zvanīts, ka tie bērniņi pieteiksies, ka vispār godīgi sakot sarežģīts pasākums. Te nav nekādu pretrunu. Pievilkšanas likums darbojas no abām pusēm taču. Ja tu gribi, lai tev pievilkās princese, tad jābūt par princi, ja? Tad gaiši pēc meitnē kaut kur bilde mājās pie sienas ar šo puisi iespējams. Pilnīgi. Ar gultā guļošu džeku, kurš par kaut ko saka. Ja tu gribi kaut ko pievilkt, tad tev vajag konkrēti iedomāties, konkrēti zināt, kādas īpašības tam cilvēkam. Un tad tu sāc pievilkt. Ja tas signāls no tevis nenāk skaidrs, tad tu vari pievilkt vienalga ko. Lai ir vienkārši. Tad sanāk, kā sanāk.
Sita, ko jūs gribētu savā dzīvē pievilkt? Vai jūs esat jau visu pievilcis, ko jūs gribat? Es gribu pievilkt vairāk miera. Es esmu sasniedzis iekšēji miera pakāpi, es esmu konstatējis, ka tas ir brīnišķīgi, un es gribu, lai tas padziļinās. Jūs kaut kas vispār satrauc? Teiksim, jūs uzmet ziņas. Ziemeļkoreja pārlidinājusi Japānai pāri kodola raķeti. Trumps saka, jākaro ar Ziemeļkoreju kaut kāds kodola karš, kaut kādas šitādas runas pasaulē, ko jūs... Nē, tas, kas nāk no TV ekrāniem, teiksim, tās ziņas, tas mani nesatrauc. Vienkārši es domāju, ka tas ir tās bildes, kuras domātas cilvēkiem, nevis tas, kas notiek patiesībā. Jā, varbūt tur notiek kaut kāda rosība, bet aiz tā visa aizkulisē notiek pavisam citas darbības. Kas satrauc jūs? Tā nekas īpaši. Tā nekas īpaši. Jums bērni ir? Jā. Viņiem viss kārtībā? Viņiem viss kārtībā. Paldies Dievu, ka arī no vērts satrauc. Nē, protams, dzīve nav bez grūtībām. Bez grūtībām dzīve nemēdz būt, bet grūtības mēs varam pārvarēt un tas mums attīsta. Galvenais, lai dzīvē nav ciešanu. Nevajadzīga kaut kāda tāda pasākuma pilnīgi lieka. Kas ir liekie pasākumi? Jo budisms, kāds budisms? Nav vēlme, nav ciešana. Ja? Savukārt kapitālismā mēs visu laiku ko vēlamies. Mums arī to ieskaidro, ka mums iespējams ka vajag lietas, kuras mums nemaz nevajag, bet kaut kā, es nezinu, pārsvarā 90% cilvēku kaut ko tomēr grib, ko viņi tā kā nevar dabūt, kas viņiem rada kaut kādas ciešanas. Tieši tā, vajag gribēt mēreni. To, ko patiešām vajag, tad jā. Ja tas ir kaut kādas slavas, varas, naudas lietas, priekš kam. Jums ir interesanti tāda tēze, ka ļoti svarīgs ir viss, ko mēs ielaižam no malas sevī. Caur acīm, caur ausīm, arī ko mēs ēdam. Kā to realizēt? Piemēram, es no rīta šodien ieslēdzu radio, un tur jau momentāli ir stāsts kaut kāds par, kas vispār neatiecās uz nevienu Latvijas iedzīvotāju. Un es to jau klausos. Aizies kino, domāju, būs normāla filma, tur kaut kāds 50 cilvēks nošauja. Nebija plānojis to skatīties. Kā jums izdodas? Jums izdodas savā dzīvē dzīvot tā, ka jūs tiešām neko negatīvu neielaižat ne savās acīs, ne ausīs, ne ķermenī? Jā, es esmu iemācījies laist visus sev cauri. Un tad es atstāju sev, paturu sev tikai to, kas man ir liederīgs. Kā to izdarīt? Kā jūs to darat? Piemēram, jūs vispār... Sāksim ar meditāciju. Viens ir labi, parasta situācija. Jūs stāvat uz ielas, banāls piemērs. Brauc garām mašīnu, un uz Čakielas to nav grūti realizēt. Jūs apšļāc mašīnu dubļiem.
Piemēram, man ir pirmā doma. Rupšs vārds, ne latviešu valodā. Es arī varētu pateikt šo rupjo vārdu, bet pēc tam es vienkārši konstatēšu, ka, sanāca, kā sanāca. Mainīt jau neko nevar. Liekas, tā īstenībā tādi garīgie cilvēki, tie, kur tiešām pilnīgi, kurus nesatrauc, kurus no reālās dzīves tā īsti no sliedēm nespēja izsist nekad, nekas. Jā, bet es tāds neesmu sastops, godīgi sakot. Nē, droši vien man arī var izsist no sliedēm, bet, tas jau ir daudz grūtāk. Vēl viens moments, jautājums, ar ko pirms viežās cilvēki ir iemācīties pielietot bezgalīgo dzīvības enerģiju. Bezgalīgā dzīvības enerģija. Jā. Kā to pielietot? Kas tas ir? Teiksim tā, cilvēka pamodināta apziņa kontaktā ar garīgo dabu arī ir tas dziedinošais spēks, kas darbojas. Lūk, tā tad jāsaka ar apziņu, un tad, kad apziņa ir pamodusies, mēs varam veidot kontaktu ar garīgo dabu, un tad mums ir plašas iespējas pagarās. Ko nozīmē pamodināt apziņu? Kā tas ir? Tas nozīmē uzdot pareizus jautājumus un meklēt atbildes. Un šie jautājumi, es varētu nosaukt 5, galvenos jautājumus. Pirmais ir, kas es esmu? Kas es esmu? Kas ir tas, ko mēs saucam par es? Parasti cilvēks saka, es esmu tur profesija, kaut kāda, ko viņš tur strādā, vai es esmu vīrietis, sieviete, vai es esmu kaut kāda tur tautība. Tie neesam mēs, tās ir tikai lomas, ko mēs spēlējam šajā pasaulē. Bet īstenībā es ir šī garīgā daba. Ja? Tātad būtiskā es daļa, kur ir nemirstīga. Tad otrais jautājums, no kurienes es nāku? Mēs jau neko neatceramies. Tu teici, ka neko neatceries. Pareizi, es arī neko neatceros no iepriekšējās dzīves, vai kas bija pirms dzimšanas. Kāpēc atkal? Tas ir cits jautājums. Mums to atmiņu dzēš, bloķē. Tad jāatcerās atkal, no kurienes es nāku. Un ja jau mēs atbildējam uz pirmo jautājumu, ka es ir garīga daba, tātad mēs esam nākuši no pirmā avota. Ja? Tātad mēs esam viņa dēli, viņa bērni. Lūk. Tad trešais jautājums, kas ir šī vieta, kur mēs esam? Arī labs jautājums, kāpēc šeit notiek tik daudz ļaunuma un tādu lietu, ko cilvēki nespēj pieņemt un negrib, lai ir vispār. Kāpēc eksistē ļaunums kā tāds šeit? Un nākamais jautājums, ko tad es šeit daru? Pēc savas izvēles atnākt uz tādu vietu, tas ir bišķi liekas patraku. Ja? Kāpēc es šeit esmu? Tātad ir kaut kāds uzdevums varbūt, vai dvēsele gribēja kaut kādu pieredzi apgūt. Tātad 5. jautājums, uz kurieni es eju pēc tam, kur es virzos tālāk un vai vispār virzos. Ja mēs te iesprūdam kaut kādā reinkarnācijas ciklā, tad rodas jautājums, kāpēc? Lūk, ja cilvēks sāks uzdot šos jautājumus, tad rodas vēl citi jautājumi, cilvēks meklē atbildi, tad viņa apziņa pamodās.
Skaidrs. Ziniet, ir vēl viens jautājums. Ir tāds jautājums, vai kāds ir iespējams, ka kola ir palikusi veselīga, ja? Bet tas ir iespējams. Green kola jums, lūdzu, paldies, ka atnācāt uz pārraidi, kā arī Veltes no Stenders jums, lūdzu. Paldies. Paldies, un īstenībā radījuma noslēgumā ļoti, ļoti forši bija šīs 5 lietas, kuras jūs nosaucāt. Un jā, tas man liekas pats svarīgākais jautājums, ko mēs darām. Un laikam jau pat tā lielākā laime atrast, darīt to, kas patīk pašam, kas sagādā prieku, atrodoties šeit, kur mēs atrodamies, mums tas ir izdevies, ja es pareizi saprotu. Jā. Un man arī laikam. Jācer arī, ka tā ir izskatītāji. Paldies, ka atnākt uz raidījumu, dāmas un kungi. Pašu izdziedināšanas speciālists Oļegs Demīdo šodien bija raidījumā Rāms Uguns. Paldies, ka skatījāties šodien. Tas ir viss pagaidām tā. Paldies.